Nākošais jautājums – ražošanas resursi. Visu, ko var izmantot ražošanas procesā, sauc par ražošanas resursu. Jūs redzat schēmu ražošanas resursi. Ražošanas resursi dalas uz divas veidi – materiāli un cilvēku resursi. Materiāli resursi – zeme, kapitāls, informācija. Cilvēku resursi iekļuva darbs un uzņēmspēja. Arī ekonomika ir ražošanas faktori. Ražošanas faktori no zemes resursiem vai materiāliem resursiem. Pirmais ir zeme. Samaksa par resursu izmantošanu sauc ražošanas izmaksas. Zeme dod rente. Kapitāls dod procenti, informācija dod samaksu. Cilvēku resurses arī ir divas faktori – darbs un uzņēmspējas. Darbs izmaksas ir alga, uzņēmspējas izmaksas ir peļņa. Vēlreiz. Ražošanas resursu veidi. Zeme – dabiski resursi, ko nav radījis cilvēks. Darbs – cilvēka veiktā darbība. Kapitāls radīs cilvēks izmantojot dabas resursus. Uzņēmspējas – cilvēka specifiskas spējas organizēt preču un pakalpojumu ražošanu. Un informācija – resurs, kas ļauj uzlabot ražošanu. Paldies par uzmanību!